Rodl un partneri visā Eiropā atbalsta šos SOS bērnu ciematus kā tādu, kā kustību. Mēs uzskatām, ka tā ir laba ideja, kā bērnam izaugt. Kā laba alternatīva ģimenei, protams. Un mēs Latvijā tieši mūsu advokātu birojas atbalstam tāpēc, ka uzskatām, ka šie bērni varbūt ir nepamatoti aizmirsti no darba devēja puses, jo tur ir ļoti liels potenciāls. Tur slēpjas tiešām tādas paslēptas bagātības, paslēpti dārgumi, bērni ar ļoti gudrām galvām, un mēs paši arī par to esam pārliecinājušies. Mūsu advokātu birojā par juristu palīgu strādā meitene, kas mācās. Šogad ir iestājusies juridiskajā fakultātē, kuras mērķis ir kļūt par juristu. Un ar to mēs tiešām esam ieguvuši fantastisku darbinieku, brīnišķīgu kolēģi. Tas jau patiesībā arī izsaka visu. Darbinieki tad pirmkārt iegūst kolēģi. Attiecībā uz darbiniekiem mums nav nekāda savādāka attieksme pret šo meiteni, kas ir no SOS bērnu ciemata, kā pret citiem. Mēs uzskatām, ka viņi ir tieši tāda pati kā pārējie, un katram vajag kaut kādu varbūt brīdi adaptēties, un mums katram ir kādas savas īpatnības, kurām ir jāpieskaņojas. Un es tiešām to gribētu uzsvērt, ka mēs neizturamies savādāk un neuztveram, ka tas būtu kaut kas savādāks vai kaut kas īpašāks, un tāpēc arī tas netiek tā pasniegts, ka mēs tagad iegūstam ar kaut kādu tādu pārākumu apziņu, ka mēs kaut ko darām labu. Mēs iegūstam vairāk tieši sev, šo darbinieku. Un, protams, arī tas, ka tiek dota iespēja izglītoties, jo studējot ļoti svarīgi arī, lai tu iegūtu praktisko pieredzi. Un mēs dodam iespēju iegūt šo praktisko pieredzi jau studiju laikā un faktiski iegūt tādu konkurēt spēju tev darba tirgu nākotnē. Arī augstskolas laikā ir nepieciešams gan materiāls, gan ļoti daudz arī morāls un emocionāls pabalsts, ka tev grūtajā brīdī, ka tev liekas, ka šī sesija ir dzīves gals, pasaka, nē, klausies, tu tiksi tam cauri un viss ir labi. Un tas ir tas, kas dabiski ģimenē augušam bērnam tiek dots dabiski, un mēs to paši pat noteikti nenovērtējam.